Āda ir mīksts un izturīgs materiāls, kurš kalpos ilgi. No tās var izgatavot visdažādākās lietas – apģērbu, modes, aksesuārus, rotaļlietas. Šajā pavasarī ādas apģērbs un aksesuāri ir topā. Dabīgā āda ir diezgan kaprīzs materiāls. Lai ar to strādātu un radītu augstas kvalitātes oriģinālus izstrādājumus, nepieciešamas ne tikai profesionālās iemaņas, bet arī mākslinieka radošā domāšana. Mēs saviem klientiem spējam piedāvāt gan ideju, gan novest tērpu, pilnībā izveidot tēlu, sākot no apģērba, pieskaņojot tam aksesuārus, izgatavojot un klāt arī rotas, teiksim, auskarus, apaklītes, tā kā tādas lietas. Mūsu izstrādājumi noteikti atšķirās ar to, kad viņi ir vienā eksemplārā pārsvarā, tādēļ, kad katram klientam tiek izveidots savs tērps. Kvalitāti, protams, mēs ļoti cenšamies turēt. Svarīgākais ir tieši katrā klienta personība, auguma īpatnības, izcelt to, kas katram ir viskaistākais. Darbs radošajā darbnīcā Amelijas sākas ar topošā izstrādājuma skices radīšanu. Ideja tiek rūpīgi izstrādāta un saskaņota ar pasūtītāju. Pēc tam tiek piemeklēts materiāls un tikai tad sākas šūšana. Galvenais uzdevums ir radīt unikālu vienreizēju apģērba gabalu vai aksesuāru. Viss šajā darbnīcā izgatavotais ir ekskluzīvs. Šis princips ir atainots Amelijas simbolā. Ar rokām darinātā lācēnā, kurš izgatavots no dabīgās kažokādas. Kažokādas talismans ir arī antikrīzes līdzeklis. Galvenā funkcija viņam ir dot milzam daudz pozitīvo emociju. Viņš arī to spēj darīt uz visiem 100%. Tas ir tāds produkts, ko atcerās visi. Tādēļ mums arī viņš ir palicis kā tas uzņēmuma logo, tas simboliņš. Lācīts tātad Amelija. Katram lācēnam ir neatkārtojams spurniņš, pašam savs vārds, individuāli aksesuāri, un tas ir domāts sevišķi mīļam cilvēkam, kurš kļūs par tā vienīgo saimnieku.